Šīs dienas meditācija mums būs par gaismas iedegšanu, gaismas iedegšanu sevī, savā sirdī. Savienosimies ar savu iekšējo bērnu, savienosimies ar savu augstāko es. Un dosimies tādā brīnišķīgā ceļojumā. Un tagad es tev lūdzu un aicinu apsēdies vai apgulies tā, lai tu jūties pilnīgi ērti. Un tā, lai tev pēc iespējas ir taisnāka mugura. Bet lai tu vari atbrīvoties pilnībā un var acis ciest. Tad sāc vērst visu savu uzmanību uz elpošanu, uz elpošanas procesu. Vai dziļi, mierīgi ieelp un atslābinoši izelp. Elpot dziļi un mierīgi, atslābinoši un tāpat laikā piepildoši. Vēro savu elpu, vēro, kā gaiss ieelpā tev ieplūst. Un arī izelp, tas izplūst no tevis ārā. Turpini elpot un vērot savu elpu, vēro, kā arī ieelpa vēders piepūšās. Un arī izelp, tas noplaka. Un tagad es tev aicinu palaidi visas domas, visas idejas, kas tev bija šodien, varbūt kas tev galvā dzīvojies jau vairākas dienas. Un palaid to visu prom, atlaid visas emocijas, lai tās prāts kļūst pavisam brīvs, domas skaidras. Ļauj tam visam aizplūst viss tas, kas ir liekas un nokāpojis. Viss aizplūst no tevis, atbrīvojot tavu ķermeni. Un ar nākošo izelpu tu atbrīvojies vēl vairāk un vēl dziļāk. Izelpo visu to, kas ir liekas, un ja tavā ķermenī bija stress un spriedze, tu izelpo ārā par kājām zemē. Un sajūt, ka tāds mīlestības un atbrīvojuma vilnis pārņem tavu ķermeni no galvas līdz kājām. Un tu atbrīvo savu galvu. Atslābinās katrs muskulis, katrs šūniņa arī tavā sejā. Atslābinās. Atslābinās acis. Vai gan žokļi un pat mēli atslābs. Un tu atslābini savu kaklu un plecus un no mīkstiem atslābinātiem pleciem nobirst viss tās, kas ir liekas un nevajadzīgs un nokalpojas. Un mīlestība un vaiga un tā atslābina rokas, krūtis, savu muguru un vēderu un visus iekšējos orgānus atslābina. Sajūt, ka te atslābst un iegulstās tādā labsajūtā. Un ar mīlestību un maigumu tu atslābini gurnu, augšstielus, ceļus un apakšstielus un pat pēdus. Un pilnīgi viss nogurums, stress un spriedze aizplūst no tavu ķermeņa caur kājām zemē. Un es tagad lūdzu savam augstākajam es un tavam augstākajam es, mūsu sarģeņģeļiem, eņģeļiem, arcangēļiem. Ir īpaši arcangēlim Mihēlam, arcangēlim Gabrielam un arcangēlim Rafēlam, Dievmātei Marijai un citiem augšām celtiem skolotājiem, mūsu gaismas ģimenēm un tām 100% tīrajām gaismas būtnēm un enerģijām, kas ir gatavs mūs atbalstīt, vadīt
un vēs šajā ceļā. Es lūdzu, lai mūsu laukā ienāk un mums miedarbojas tikai un vienīgi simtsimtīgi tīra gaismas enerģija. Un visas tās enerģijas, kas ir mazamākas par simtsimtīgi tīru gaismu, mūs pamat tagad. Un no visas šīs meditācijas laikā nestājas ar mums kontaktā. Šī meditācija ir pilnīgi droša. Tu esi pilnīgā drošībā. Viss ir ideālā, dievišķā kārtībā. Un tu zini, ka tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Un tu varēsi atsaukt atmiņā visu, ko piedzīvosi. Tikai ļauj sev nokļūt mierīgā, mierpilnā vietā, ļaujot pagātnē un nākotnē iet. Un ja tev nāk kādas domas, nepratojies tām, nevērtē, nepieķeries. Tu vari iedomāties, ka tās atnāk tādi kā mākoņi un atkal tos aiznes vējš. Tā kā pieniņu pūkas aiznes vējš. Tā kā tās strautiņš aiztek. Un šajā mierīgajā, mierpilnajā vietā tu savā priekšā vari ieraudzīt ceļu. Šis ir tavs ceļš. Pavēro, kā tas ir, vai tas ir plats vai šaurs. Vai tā varbūt ir pavisam šaura taciņa. Pavēro, kāds ir tavs ceļš. Un tad droši pa to var doties uz priekšu. Pavēro, kas ir apkārt. Vai ceļš ir labi pārskatāms. Vai varbūt ir kādi krūmi un koki ar malām, kas neļauj tev saskatīt visu pilnībā. Varbūt tās ceļš ir līkumots. Varbūt tas sazarojās. Tad dodies uz priekšu un vēro, kā tas ir. Tā ļoti labi sanāk. Tad dodies uz priekšu, līdz nonāc līdz kādam brīnišķīgi skaistam dārzam. Un pavēro, vai ap šo dārzu apkārt ir sēta, un kāda tā ir. Vai varbūt sētas nemaz nav. Varbūt tā sēta ir maza, dekoratīva, tāda vairāk skaistamam. Vai tā ir augsta, necaurredzama mūra siena. Pavēro, kāda ir nevērtēta, nevienā mirklī nevērtēta. Un ja arī tavu dārzu ir sēta, tad tur ir vārtiņi, pa kuriem tu vari iet iekšā. Un tad dodies iekšā savā dārzā. Un pavēro skatus, skaņas. Varbūt pat tu var sejas smaržas, kā smaržo ziedi vai augi. Pavēro savas sajūtas šajā vietā. Kā tur izskatās? Vai tur ir puķis? Varbūt ir krūmi, koki. Varbūt tur ir mazi taciņas. Vai pa lielu ceļu. Vai tavs dārzs ir perfekti izkopts, vai tas ir aizaudzis.
vai tur ir strukturēta simetrija, vai varbūt radošā simetrija stādos, augos, kokos un dekoros. Vērā savu dārzu, vari fāji pastaigāt, sajusties, sajust savas sajūtas tur esot. Vai tur ir putni, tauriņi, kukaiņi, saskat arī to. Un iespējams ir skaista saulaina diena, un uz savas sejas sādas tu vari sajust maigos saules pieskārienus, kas glāsta tavu ādu. Saule piepilda tevi, dod spēku tev un pielai ar enerģiju tavu dārzu. Tā apmirdz katru mazāko augu un dzīvo radību, kas tur atrodas. Un tagad tu pamani kādu mazu bērnu, varbūt meitene vai puika. Un uzreiz sajūt šo saikni un zini, ka tas ir tavs iekšējais bērns. Pavēro, kāds izskatās tavs iekšējais bērns, kā viņš tur jūtās un uzvedās. Viņš ir sajūsmā tevi redzot, skrien tev klāt un apķer, vai varbūt ir noslēpies, vai ir priecīgs un atvērts, vai ir skumji un baiļu pilns. Ļauj viņam būt tieši tādām, kāds viņš ir šobrīd. Ļauj viņam būt, un tu pieņem viņu tieši tādu. Samīļo, uzsmaid. Un tāda liela siltuma, mīlestības, rūpju un gādības šalts to iestāja. Tas iekšējais bērns ātrmaigs pieņemšanā un izkūst mīlestībā. Un tas saka savam iekšējiem bērnam, ka viņa ir mīlēts Dieva bērns, totāli un pilnīgi nevainīgs, un ka Dievs un tu viņu mīl bez nosacījuma. Un viņa ir pats dārgākais, kas tev ir. Un tu izbaudi šo mieru un redz, kā tavu iekšējā bērna seja atplauks smaidā. Un tu sāc apjaust sava dārza lielumu un saskat, ka tā vidū ir ezers. Un tu ar savu iekšējo bērnu dodies pie ezera. Ezera krastā ir airu laiva, un jūs iesēžaties tajā. Un jūs turpināt savu ceļojumu ar šo laivu. Un tu vari izvēlēties, vai tu ņem airus,
un aktīvā airē, vai ļausim iekšējā bērnam izpausties ar airiem un airēt. Vai jūs gribat izbaudīt to plūsmu, kas ir ūdenim, un ļaut, lai šī plūsma nes jūsu laivu uz priekšu. Sajūt, kā tā gribās šobrīd. Un ļaujies šim procesam. Un laiva jūs nes, un jūs dodaties uz priekšu. Un tad pamani, ka jūs dodaties pie kādas brīnišķīgas skaistas ēkas ezera pašā vidū. Un tā varbūt pat atgādina pili. Kāda brīnišķīga skaista templa. Un jūs jau esat klāt, un tad varat to saskatīt vēl labāk. Un pie ieejas jūs sagaida jūsu augstākais es. Un tā jūsu daļa, kas ir visu zinoša, visu mīloša un absolūti vieda. Un viņš tā var parādīties jau kādā veidolā. Un varbūt ir kā tāds tēls. Vai varbūt kā gaismas būtne. Viņš ar lielu prieku un sajūsmu jūs apskaņu samīļot cieši, cieši, cieši. Un tas sajūt, kā tā ķermeņa pārņem siltums un gādība, mīlestība un rūpes, kas nāk no viņa. Un viņš aicina jūs iekšā un saka, ka ir sagatavots kāds īpašs pārsteigums, kāda īpaša dāvana. Un tieši jums. Un jūs ieiet kādā plašā zālē. Un tās centrā ir liela, grēzna lāde. Tas iekšējais bērns jau ir pieskrējis un ar lielu prieku un sajūsmu gaida, kad tu to atvērsi. Tu tuvojies savai lādei un jau esi pavisam klāt. Un ar veiklu roku kustību tu to atver. Un no lādes neaprakstāmi skaista un spilgta gaisma plūst ārā un izgaismo visu telpu. Tā iemirzās vēl neredzētā spožumā. Izgaismojas visu ēka un iededz grēznu lustru pie griestiem. Un iemirzas pat sienas un grīda. Šajā lādē ir īpaša dāvana tev un tavam iekšējam bērnam. Šī enerģija, kas ļauj tev atvērties un atcerēties savu gaismu un iedegt to vēl spožāk.
Tu it kā pasmel šo enerģiju ar savām plaukstām un pieliec pie savas sirds. Un tā sirds piepildās ar šo enerģiju. Un dziedina visas brūces. Aizvainojums. Un nepiedošanas. Tā sirds telpa sāk mirdzēt vēl spožāk. Un tu pamani, ka tā iekšējā bērna sirds arī sāk piepildīties un izgaismoties. Sadzīst traumas un visi pārdarījumi. Šī brīnišķīgā gaismas enerģija noslauka destruktīvas domformas un emocijas. Un tev pārņem sajūta, tev ieplūst sajūta, ka tev mīl, un tu vari brīvi mīlēt. Tev pārņem drosme, miers, prieks un pārliecība par sevi. Un tu tikai atveries un ļauj tam notikt. Pieņem šo brīnišķīgo enerģiju. Tā šobrīd plūst pār pārēm, un tās ir tik daudz. Ņem to sev. Šī ir jūsu sirds gaisma. Un tā kļūst vēl lielāka. Un tā kļūst tik liela, ka tā apvienojās, tava sirds gaisma apvienojās ar tā iekšējā bērna sirds gaismu. Un apvienojās arī ar tavu augstāko es. Un brīnišķīgi trīsvienība. Tavā mirdzumā, tavā gaismā. Un šī gaisma plūst pār šīs pils tempļa robežām un izgaismojas viss sadars. Un izgaismojas arī tavs dārzs. Un es mirdzu un laistās nebijušā skaistumā. Un tevi pārņem sajūta, ka tu esi mājās. Viss ir tik patiesi un īsti. Un tu atceries savu gaismu un sajūti savu vienotību ar visumu, radītāju, avotu. Un tu zini, ka tu vienmēr te varēsi atgriezties, kad tev būs tāda vēlme. Bet nu jau tev ir pienācis laiks doties atpakaļ. Un tu izdej no šīs ēkas un redz, ka pāri ezeram nu jau ir
gaismas tilts. Tas ir brīnišķīgs, skaists un mirdzošs. Un tu droši pa to vari doties atpakaļ. Un tad dodies atpakaļ no jau pavisam jaunās, piepildītās sajūtās. Un tu vari veikt dziļi, mierīgi ieelpu un atslāvinoši izelpu. Un sajūt, kā šī sajūta vēl vairāk piepildās katrā tava ķermeņa šūnām. Un tāpēc sajūti šo pārliecību, ka tu esi lieliska. Un nu jau tu esi nonākusi savā dārzā. Pavēro, kā tur tagad izskatās. Vai ir kaut kas mainījies? Cik skaisti, gaismoti un piepildīti ir tavā dārzā tagad. Un kādas tās sajūtas ir tur? Un dodies pa savu dārzu, vērojot tās skatas. Un varbūt var arī kaut ko sadzirdēt, putnu čalošanu, vai bitītes, vai varbūt ūdens kanam, vai vēja šādi. Izbaudi skatas, skaņas un smaržas. Un dodies atpakaļ. Un dodies atpakaļ uz šo ceļu, pa kuru te nonāci. Jūties moži un dzīvespriecīgi, atjaunot un uzpildīt. Tu atgriezies atpakaļ šeit un tagad. Uz telpu un laiku pie sava fiziskā ķermeņa. Un šajā mirklī izsakam milzīgu pateicību visām gaismas būtnēm, kas bija mums atbalstami. Pateicamies, pateicamies, pateicamies. Un tu vari pakastināt roku un kāju pirkstus, izkastēties, iztaipīties, saist savu ķermeni, saisties pilnībā atpakaļ. Un, kad esi gatava, var vērt vaļā acis un aizstāvēt sviļi, sveicināt atpakaļ. Un sajūties šeit un tagad. Sajūties, kā tu šobrīd jūties. Un, es nedaudz gribēju pastāstīt par šo meditāciju. Es arī ik pa laikam teicu, ka pavēro, kā tur izskatās. Tur bija dažādas lietas, pie kurām es aicināju pavērot, un tad gribu pateikt, kāpēc. Pirmais, kas bija tāds būtisks, bija šis te ceļš, pa kuru tu gāji, un es lūdzu pavērot, kā tas ir, vai tas ir plats, vai šaurs, vai līkumots, vai sazarojās, un tad ir jāizvēlās, kur ceļu iet. Un, tas principā nozīmē to, ka, ja šis ceļš ir plats, tu aicini savā dzīvē citus piebiedroties sev un
kopā iet šo ceļu. Ja tā ceļš ir pavisam šaurs un tāda maza taciņa, kur tikai viens var paiet, tad šajā brīdī, šajā enerģētiskajā stāvoklī, tu tā kā vēlies doties viena un to izvēlē šo ceļu, iet viena. Un, un padomā, kāds bija tavs ceļš, vai tas bija tāds labi saskatāms, vai tur bija kroki, krūmi priekšā, līkumi, kad nevar redzēt. Un tas arī tā kā prezentē, vai tu saskati to savu ceļu un to savu virzību, kur tu šobrīd dodies, vai varbūt ir kaut kādi šķēršļi priekšā, vai varbūt tās ir neparedzēti līkumi, varbūt tās ceļš sazarojās un tev ir jāizdara izvēles. Un tas arī tāds norādes to, kādā vietā tas atrodas šobrīd, kāds šis tavs dzīves ceļš ir šobrīd. Un tas ir tāds tuvākā perspektīva tavā dzīves ceļā. Jā, es biju pa to ceļu. Un nākošais bija dārzs. Dārzs prezentē tavu fizisko ķermeni un tavu enerģiju ap tevi. Jā, tas viss bioenerģētiskais lauks, tā aura ap tevi, iekļaujot emocionālo un mentālo ķermeni. Un tad var padomāt, kāds tas bija, vai tas tiešām bija kaut kāda tāda konkrēta struktūra, un viss ir tur pareizi un kārtīgi, vai ir tāds radošums un plūsma. Jā, neviens nav labi, ne slikti, vienkārši tā, ka tu priekš sevis vari padomāt, kāda tu to sajūti redzēji meditācijā. Jā, tas tāds vairāk tāda diagnostika priekš tevis, priekš tādām sajūtām, jā, kā tas bija priekš tevis. Un vēl viena lieta bija šīs te žoks, tēta, vai tāds bija vai nebija ap tavu dārzu. Un tas norāda vairāk uz tādu aizsardzības pozīcijā, vai ir tāda aizsardzības pozīcija, ja sētas nav vispār, jā, tad ir tāda ļoti uzticēšanās liela pasaulē, un ka visa pasaule ir droša vieta, kur būt. Bet, ja ir tāda ļoti liela un tāda tiešām liela mūra, necaurredzama sēta, tad tā ir tāda iekšējā vēlme pasargāt sevi, aizsargāt sevi no tā, kas ir ārpusē. Jā. Un, protams, būtiski arī ir kādā telpā tāds iekšējais bērns, cik viņš ir atvērts pasaulē, vai cik viņš ir noslēgts, kā viņš tā sagaida, un tas arī tas kā diagnostika, kāds jums ir kontakts ar iekšējo bērnu. Un, vēl viena lieta bija šī te laiva, airēšana ar laivu, jā, arī tas tādai diagnostikai, vai tu airēji, vai tās iekšējais bērns airē, vai jūs ļāvāties plūsmai, vai tu uzņemies vadības grožus un norādi, kur tu gribi doties un mērķtiecīgi dodies tajā virzienā, vai arī tās iekšējais bērns vada tevi, vai tu ļaujies plūsmai un ļauj, lai šī plūsma tevi virza tur, kur tev ir jābūt. Un, un šis te gan ezers, gan šī te pils veidu prezentē tā kā tādu tavu centru, kur mīt šīs te tavs kodols. Un tad, kāds tas tev bija, vai cik liels grazns vai mazs, tad tas arī tāds interesanti padomāt. Un šī te lāde ar gaismu iekšā šajā mūsu kodolā ir vienmēr šī te gaisma saikne radītāju un gaismu. Jā, un tas ir vienkārši, cik ļoti mēs apzināmies un atļaujam tai spīdēt un laist uz ārā, un cik mēs paši pieņemam sevi, savu to tādu iekšējo būtību, savu autentiskumu, vai mēs nemēģinam to slēpt un domāt, ka tas kaut kā neatbilst kaut kādiem sabiedrības standartiem vai vēl kaut kam, jā, bet cik ļoti mēs ļaujam tai gaismai
plūst un ļaujam tai iet uz āru. Un tas meditācijas mērķis bija vairāk tā kā pieņemt šo gaismu, pieņemt sevi un to savu autentiskumu un ļaut sev izpausties šai gaismai. Jā.